Preču piegādātājs no Kurzemes puses uz veikalu atved svaigu produkciju, taču jau drīzumā pārdevējām būs nevien desas un citi pārtikas produkti jāpieņem un jātirgo, bet arī jātiek galā ar pasta operatoru pienākumiem. Nelielais veikaliņš Rundās novada Bērstelē piekrītas piedalīties Latvijas pasta pakalpojumu starpniecības pilotprojektā. Veikalā strādā 2 pārdevējas un abas ir pārliecināts, ka šajos grūtajos laikos, kad pircēji veikalā iegriežas lielākoties tikai pensijas dienās, tas varētu būt labs atspējas. Laukos viss par elektrību un telefonu maksā pasta nodaļā. Arī konvertus un pastmarkas var nopirkt tikai pastā. Un, protams, arī avīzes sūta. Kam mājās ir internets, tie jau maksā caur internetbanku, bet pārējie dodas uz pastu. Arī uzrunātie iedzīvotāji ar šādu jauninājumu ir apmierināti. Man liekas, ka labā ideja, es nezinu. Vai pati bieži izmantojiet pastu? Jā, visu laiku. Man pensija iet šeit un visu. Āvize un visu ko. Pagaidām Bērstelē esošā pasta nodaļa darbosies paralēli starpniecības pilotu projektā iesaistītiem veikalam pastam. Pēc pilotu projekta realizācijas Latvijas pasts izvērtēs, kurš modelis ir veiksmīgāks. Bijām iecerējuši šo pilotu projektu, tās vietas testēt mēnesi, bet katrā šajā vietā ir dažādi tehniski jautājumi, un šis laiks katrā vietā ir atšķirīgs. Tāpēc šobrīd mēs domājam, ka mēs varēsim izvērtēt starpniecības pilotu projekta rezultātus aprīļa laikā, un aprīļa laikā arī sāksim varbūt uzrunāt jau nākošo starpniecības, tos projektu jau dalībniekus. Cik šādu veikalu pastu Latvijā turpmāk būs, vēl grūti spriest. Tas atkarīgs, cik pelnošas būs pasta nodaļas. Pašais pasta pakalpojumu starpniecības pilotu projektu iecerēts īstenot Īlē, Ukros, Audriņos, Ģikšos un Bērstelē.